Dzelzs ir ļoti svarīga cilvēka organismā, gan pieaugušo, gan arī bērnu vecumā. Un dzelzs, protams, ir pamatā tam, kādēļ mums veidojās sarkanās asinsšūnas, kas ir nepieciešamas tālāk visa ķermeņa apskābekļošanai un, protams, arī enerģijai un imunitātei. Lai uzzinātu par dzelzs stāvokli organismā, noteikti ļoti svarīgi ir pilnā asinsaiņa, kur mēs redzam, vai cilvēkam nav mazasinība vai anēmija. Mēs skatāmies gan uz eritrocītu, gan vairāk hemoglobīna līmeni. Otrs rādītājs, kas ir ļoti nozīmīgs dzelzs rezervju noteikšanā, ir feritīns vai dzelzs rezerves. Tad feritīna līmenis, kas ir normāli pēc laboratorijas rādītājiem, nevienmēr nozīmē optimālo vai perfekto feritīna līmeni. Un feritīnam būtu jābūt tik daudz, cik ir cilvēka svārs, lai pēc preventīvās medicīnas rādītājiem 150 nanogramu uz mililitru. Viena no dzelzs formām, ko mēs varam pacientiem izmantot, kas ir kuņģzana traktam sāldzīga dzelzs forma, ir Lil F26 sprejs. Šī dzelzs forma ir īpaša ar to, ka tā ir mikrokapsulēta, līdz ar to tā būs kuņģim daudz maigāka. Forma ir ērta lietojama, ja tie ir pūtieni mutē. Preparāts nav melnā krāsā un līdz ar to arī nebojā zobus. Un noteikti šo dzelzs formu būtu jāizvēlās arī pacientiem, kam iepriekš šie dzelzs preparāti nav devuši labus rezultātus feritīna līmeņa paaugstināšanā.